pienācis laiks, ka es vēlos padalīties. Šajā gadījumā, ko es esmu sapratis, kas ir jūtas, sajūtas, jūtas, emocijas. Principā tā ir enerģija, kas plūst visu laiku. Plūst visu laiku caur tavu ķermeni. 3D skatā. Protams, pat tavs ķermenis ir tikai sajūta, emocija. Bet šajā gadījumā es vairāk domāju par visu to, kas iekš ķermeņa darbojās. Ķipa. Tātad tā ir tikai enerģija. Un tad viņi tulkojās, kā sajūtas iekšā ķermenī, un tai pašā laikā tā pati enerģija tulkojās kā domas. Es viņus sauc pa attēliem, cits varbūt viņus var saukt pa skaņām. Skaņas un attēli bildīts, kustīgs bildīts. Bet tā ir tā pati enerģija, kas ir kā sajūta pārtulkojas, un tāpēc viņi arī galvā ir. Un kā viss sajūtas, viņas tev saka kaut ko, viņas nāk tev kaut ko pastāstīt. Bet ja tu neklausies, viņas nosprūst, viņas iesprūst. Viņas krājās un krājās un krājās, paliek spēcīgāks un spēcīgāks. Līdz viņi sasniedz momentu, un tad tu viņus sāc saukt pa bailēm. Bet sākumā viņi nebija baili. Bet tā, ka tu viņai pretojies, viņa palika tik, tā teikt, blīva, ka viņi nosaucās pa bailēm. Un tas tikai skatījums. Līdz ar to īsti nav labas sajūtas un nav sliktas sajūtas. Tas tikai skatījums, ko mēs esam, slikta sajūta, nedrīkst just to, un blablabla, kuš. Bet te pašā laikā viņi bija labas sajūta. Un tad viņi pārlika sliktajā pusē. Un skatoties un tādu, es to sapratu, un tad uzreiz ir labāk. Es to sapratu, un es zinu, ko es it kā gribu darīt. Es zinu, es darīšu to un to. Es uploadošu video, jo sajūta jau atnāca un pateica, ka es to gribu. Jebkura sajūta tev saka, jebkura sajūta tev vedīs tur, kur tev jāiet. Viss, kas tev jādara, ir viņā jāklausās. Un tas ir kā tik vienkārši. Bet tai pašā laikā redz, kā ar bailēm, ir viņi pareizi jāpārtulko, jāsaprot. Piemēram, tev ir bail, tad tu gribi skriet prom. Bēgt, cik vien tālu var, lai tikai nejust viņu. Tad tu vari aizskriet, cik tālu tu gribi. Vienalga viņa būs. Tāpēc tā sajūta jau ir tu. Sajūta ir daļa no tevs. Tu neesi daļa no sajūtas. Līdz ar to tu vari skriet, un tagad tev apniks skriet. Tagad tu apsēdīsies, viss labi ir. Tad viņi tev pārņēmis, un tad tu sapratīsi to, ko viņi gribēja teikt. Piemēram, tu beidz. Tad labi ir bailes nāc šurp. Nāk iedot tev piecīt un aiziet. Tad, what the f***? Es miljonus iztērēju bēgot, un tev piecīt, tikai iedēju. What the f***? Bet tai pašā laikā, tajā brīdī, ja tu uzreiz būtu klausījies, tai sajūtai, pirms viņu vispār palikt pa baili, tas piecīts tev būtu tieši noderējis. Tas piecīts bija tieši tajā brīdī, ko tev vajadzēja. Bet tā, lai tu pretojies tam, tu to tā teikt neuzņēmi. Viņi jau izsēdēt. Jebkur sajūtos tās, tai pašā laikā sāps, ka cilvēki paši sev mēdz nodarīt sāpīgi. Ceļš tie, kas iet trenēties. Viņi trenējas tik tālu, ka viņas jūtas sāps, ka muskulis sāp. Bet tas ir veids, kā sajūta saka, varbūt ne tik ļoti vajag. Ka tas jau ir manifestējās fiziskā formā, ka kaut kas nav. Tomēr tas ir ķermenis, un ķermenis ir instruments. Un tu esi vadītājs. Un kā vadītājs tu vari viņu galējībās vadīt. Paņemt mašīnu un iebraukt stabā, kaut mašīna pat negribētu braukt stabā. Bet tā, ka tu esi vadītājs, tu vari paņemt roku un triekt pret sienu un salauzt viņu. Kaut ķermenis ir pietiekami gudrs, lai to nedarītu. Lai savu neizdarītu fizisks bojājums. Sajūtas vienmēr runā, vienmēr saka. Un kas mums jāmācās, man, piemēram, ko
ko es šobrīd praktizēju, esmu sācis praktizēt, ir saprast viņus. Saprast to sajūtu, ko viņi īsti grib pateikt. Es zinu, ka man ir bijis divas sajūtas, ka gribās ēst, un tad viena tāpat ļoti līdzīga sajūta, bet viņa nedaudz tuvāk saules pinumam, uz augšu te daudz. Un tad, ja es ēdu caur to sajūtu, es nevaru paēst. Es varu piestumt pilnu puncīti, bet joprojām es gribu ēst. Jo sanāk, es viņas pārtulkoju nepareizi. Es domāju, ka tā ir ēst gribēšana, bet nē. Tāpēc es varu stumt. Vienīgais brīdis, ka viņas ķips samazinās, ir tā, ka puncīts ir tik ļoti piepildījies, ka viņš uzspiež uz to vietu. Tad viņš ķip apslāpē. Es neatceros, kas toreiz tā bija īsti. Jo vairākas reizes man bija un teica tā. Bet ir starpība. Un bieži mēs ieliekam dažādas sajūtas vienā kastītē. Un tad mēs brīnamies, ka kaut kas nav. Sajūtas. Ir ziņneši. Un viss, kas tev jādara, jāklausās, jāuzņem informāciju, ko tā sniedz. Un daudz dzīve būs pilnīgāka, jo tu vairs nepretosies tam, kas tu esi. Paldies!